Šodien mēs izveidosim ar jums video, un mums būs nepieciešams jauns dizains. Mēs klikšķinām uz Create a Design pogu, un šeit parulējam uz leju un atrodam video. Iekaviņās tur ir rakstīts 1080p, un te ir izmērs 1920 uz 1080. Cik liels jums sanāk ekrāns? Viņš izskatās šādi horizontāli. Un tagad mēs pievienosim ar jums video. Aiziesim pie elementiem. Uzrakstīsim Animals Run. Es varbūt sākumā paskaidrošu, jūs paskatieties, kas būs jādara, un tad pēc tam es varu vēlreiz visu skaidrot pakāpeniski, lai jūs tiekat līdzi. Ja? Tagad vienkārši to domu, kā tas viss izskatīsies, un tad es apstājuši, dināšu ierakstu, un tad vēlreiz ar pauzēm visu pastāstīšu. Un ejam pie video. Mums tagad interesēs video, jo šeit ir grafika, ir fotogrāfijas, ja mēs skatīsimies video sīko. Un paskatīsimies, izvēlēsimies. Tā, es paņemšu šo. Un uzlikšu viņu uz visu lapu. Tas ir pirmais solis. Tad mēs pievienojam video. Nākamais solis. Mēs izveidosim fonu pa virsmu. Mēs izdarīsim viņu caurspīdīgu. Un izdarīsim arī tur, izgriezīsim burtus. Mums vajadzēs elements taisnstūris, stūris, mēs atceramies kā viens burtiņš R no tastatūras, un mums uzreiz parādās šis taisnstūris stūris. Ja? Un uztaisīšu mazliet tumšāku. Un pievienošu transparency. Caurspīdīgums ir šīs šahadelīts zem 3 punktiņiem. Tā, es vienīgais viņu pārvietošu tagad uz jaunu lapu. Ja? Un šeit pierakstīsim lapus. Pēc varbūt arī viens uzraksts. Vienkārši ir 2 varianti, kā to izdarīt, un es parādīšu jums abus variantus. Sākumā vienu. Priekš pirmā mums vajadzēs, lai būtu 2 foni īstenībā. Ja. Tad viens būs baltā krāsā. Nākamais krāsains, jebkurā krāsā, un uzraksts arī baltā krāsā.
Es izdarīšu viņu mazliet mazāku, jo pēc tam šo objektu mums vajadzēs uzlikt uz mūsu video. Tagad es eksportēšu tieši to vienu lapu ar uzrakstu, kā PNG bildi. Un mēs aiziesim uz Remove Background mājaslapu. Ieliksim šeit šo attēlu. Un palauksim, lai mums tiktu noņemts fons. Skatieties, mums izņēmās fons ārējais, redziet, tur, kur bija balts, un burti arī. Tad mums palika tikai šis te vidējais fons. Un download. Un tagad mēs viņu ieliksim šeit uz mūsu video virsmu. Ejam uz upload files. Paņemu attēlu, pievienoju un uzlieku viņu virsū. Un tagad taisam viņu caurspīdīgu. Un tad mums sanāk šāds te interesants stils. Tagad skatieties video. Ja, kad mēs strādājam ar video, mums te ir tāda bultiņa uz augšu show pages. Mēs varam viņu atvērt vaļā. Un šeit mēs redzēsim garumu. Ja, video garums šobrīd mums ir 14. Punkts 3. Un re, kur viņi skrien. Jūs varat taisīt šeit, kad jūs vēl viņu veidojat tikai. Man nevajadzēja šeit taisīt transparency. Varbūt pilnīgi tumšs. Tad būs vēl tumšāks fons, ja, un būs ļoti smuki. Vēlreiz viņu eksportēšu. Un tagad vajadzēs jaunu. Klāt. Pievienojam, noņemam, lejuplādējam. Arī bildi iekšā jūs varat. Tā, es šo te šobrīd duplicēšu, labais taustiņš, duplicate page. Šeit noņemšu šo izveidoto zīmējumu un ielikšu. Šādi viņu pārlikšu, jo te ir visas lejuplādes, kas man ir. Un tagad es pārlikšu viņu uz mūsu dizainu. Runāšu. Ja te krietni lielāko vajag uztaisīt, tā viņš visu nosec. Ja, un tagad arī var, protams, arī tā atstāt. Ja, šādi arī ir diezgan interesanti, bet ir foršāk, protams, kad viņš ir caurspīdīgs višķiņ. Kad jums ir liels kontrasts. Jums ir reālās krāsas un šīs tumšākas. Tā, mēģināsim. Es tagad vēlreiz arī lēnām izstāstīšu, ja? Tagad jūs redzējat to pirmo variantu, kā mēs to varam panākt. Video. Tad obligāti sākumā uztaisiet visu tāpat kā šeit. Man ir parādīts, ja, ar to pašu video, ar tiem pašiem būtiem. Un tad, kad būs izdarīts, kad viss sanāks, tad jūs varēsiet uztaisīt arī savu dizainu, ja, ar savu video,
izvēlēto O arī uzrakstu, ja? Sākumu uztaisim šādi.